Čau visiem! Šoreiz būs stāsts par vannas istabas rekuperācijas sistēmas izveidi. Šis būs savādāks variants nekā iepriekšējais. Šis būs, ko es esmu noskatījies YouTube. Izmantosim 60 trubu. Tad nāk šāds gals un beigās aiziet šitāds gals. Otrā pusē tieši tas pats. Un pa vidam nāk alumīnija gofra ventilācijas. Tāda viņa ir vienkārša. Bet tomēr tas trubs maksā. Jā, tas aptuveni man izmaksā šitās trubas 60 eiro plus 30 vata, bet labi, tur vata man nevajag visu. Tas būs tālāk citām lietām. Jā, labi. Skatāmies, kā tas viss top. Ja jums patiks šādu veidu saturs, liekam laiku, abonējam kanālu, gaidam nākamos video. Ātā! Iesmērējam ar eļļiņu. Citi kaut kādu tur lubrikantu izmanto, bet es paņemšu eļļiņu. Pārtikas eļļiņu es paņēmu rapsīti. Paņemam alumīnija ventilācijas trubu. Jā, viņi tur bišķi pa iekšu. Es saprotu, ka tas ir sīkums, ka viņi tur bišķi, viņi tur pie malas vienas pieskārusies. Tagad maucam iekšā šo elementu daļu. Savienojam otru galu. Šāds viņš man sanāca. Kopējais garums 3 metri. Un šeit iekšā ir alumīnijas. Šādi pagaidām ir sanācis. Jāturpina tagad nosiltināt un skatīsies, kā strādā. Labi, turpinām. Gatavs, nosiltināts arī. Rezultāts nav slikts. Ieplūst gaiss 15,5 grādi. Vannas istabā ir 27,5 grādi. Āra temperatūra ir 2,4 grādi. Un ārā izplūst 8,8 grādi. Paldies, ka skatieties. Līdz nākamajai reizei.